Ne jau katru dienu tādi IT pasaules giganti kā Microsoft laiž klajā jaunu operētāju sistēmu, turklāt vēl tādu, kas paredzēta mobiliem telefoniem. Tāpēc nākotnes parks nevilcinājās piedalīties Windows Phone 7 operētāju sistēmas prezentācijā, kurā 3, lai arī konkurējoši sakarrīku ražotāji, tomēr draudzīgi kopīgiem spēkiem prezentē šo jauno produktu iekš saviem telefoniem. Tiem, kas varbūt kādreiz ir redzējuši kādu no iepriekšējiem Microsoft Windows Mobile izstrādājumiem, varam noteikti apzvērēt. Windows Phone 7 ir patiešām kaut kas pavisam no citas operas, pozitīvā nozīmē. Microsoft wanted in the past Microsoft ar savām iepriekšējām telefona operētāju sistēmām līdz šim ir centies pārnest galdatoru darba vidi uz mobilo telefonu. Visa operētāja sistēmas arhitektūra un viss saskarnes dizains līdz šim tika pielāgots pavisam nelielam ekrānam. Vide it kā pazīstama, taču tāpat laikā diezgan sarežģīta un neērta. Lai piedod Microsoft, taču iepriekšējās Windows Mobile telefona operētāju sistēmas lielākoties bija stipri lēnas un bremzīgas, turklāt visbiežāk arī pārlieku piņķerīgas. Taču par laimi šī situācija ir pārsteidzoši mainījusies. Windows Phone 7 ir neticami ātrs un vienkārši saprotams. Windows 7 is totally different. It's more like you watch luxury magazine. Windows Phone 7 ir pavisam citādāks. Tas it kā līdzinās smalkam, iespaidīgam stila žurnālam. Vides noformējums ir elegants un ieturēts minimalistiskā stilā. Taču tāpat laikā šī vide ir daudz labāka par žurnālu, jo tā ir interaktīva. To ir viegli lietot ar pirkstiem, un saskarnes dizains ir ļoti moderns. The design of the interface is very modern. Ja līdz šim esam pieraduši, ka vairumā šāda veida viedtelefonu visas darbības notiek ar ikonām un dažādām papildus izvēlēm, tad Windows Phone 7 sistēmā pielietot mazliet citu koncepciju. Gaidīšanas režīmā mēs izmantojam Living Tiles, jeb dzīvās flīzītes, kur katra no tām ne tikai atbild par savu funkciju, bet arī spēj uzreizi attēlot aktuālo informāciju. Viss ir vienkārši un saprotami. Microsoft pārstāvis uzsvēra, ka šoreiz viņi nekopē vairāk nevienu, jo viņiem ir savs skatījums uz lietām, kādam ir jābūt mūsdienīgam smartfonam. Un iPhone'os, Androidos mēs esam pieraduši redzēt, ka ir mums mājas ekrāni, kur ir ikoniņas, varbūt kaut kādi widgeti, logrīki, uz kuriem var kaut ko tur spiest un programmiņas palaist. Tādā ziņā Windows Phone 7 ir pavisam savādāks, jo tur ir konkrēti bloki uzreiz savietoti. Un tas ir ļoti pozitīvi vērtējams, jo kad nemēģina atgarmot kaut kādas vecas lietas, bet mēģina kaut ko inovatīvu strādāt. Šīs dzīvās flīzītes var brīvi izkārtot pēc savas patikas. Lieko var viegli novākt, bet trūkstošo ātri pievienot. Pasperot vienu soli uz sāniem redzam gan visai klasisko sarakstu ar visām telefona esošajām funkcijām, taču dodoties tālāk, jau atkal skatam pavērs oriģināli elegantā stilā noformētā operētāja sistēmas saskarni. The whole interface, the whole system is living, it's changing every time, depends on the context. Visa sistēma dzīvo un mainās kopā ar kontekstu. Ja jūs pārbaudat kontaktus, jūs uzreiz redzat informāciju, kas nāk no sociālajiem tīkliem saistībā ar konkrēto cilvēku. Līdz ko meklējat vai atskaņojat kādu mūzikas skaņdarbu, tā fonā uzreiz parādās skaņdarba albuma noformējums. Un jūs varat dzirdēt ne tikai mūziku, bet arī izlasīt mākslinieka biogrāfiju un paklausīties citus ierakstus. Viss ir cieši sasaistīts kopā. And you can see not only you can hear not only music, but you can read artist biography and check some samples of the records that you may buy, and all is connected. Šāds telefons, kā jau vairums mūsdienu viedtelefonu, protams, dzīvo roku rokā ar internetu savienojumu. Gan tādēļ, lai telefonā ievilkt jaunāko e-pastu vai ļaut izmantot internetu pārlūku, gan arī tādēļ, lai dotu iespēju lejupielādēt dažādas papildus aplikācijas. Kā jau sākumā minējām, Windows Phone 7 prezentācijā piedalījās arī 3 mobilo sakarrīku ražotāji, uz kuru pavisam svaigiem izstrādājumiem tad arī mums bija iespēja šo jauno operētāju sistēmu izmēģināt. Pacentāmies noķert arī kādu no blogeriem, kuram ir bijusi ekskluzīva iespēja iemēģināt pa aparātam no katra ražotāja. Man paveicās, man 4 dienas atpakaļ iedeva visus labākos telefonus, kas būs pieejami ar Windows Phone 7, patestēt. Lūk, un īsumā par katru no tiem, kas labs un kas tā. Viennozīmīgi HTC HD7 pats lielākais telefons ar milzīgu ekrānu un e-pastiem un visam ir baigi labais. Kam izmērs ir svarīgi, ekrāns fantastiski. Iesaku. Samsung Omnia 7 fantastisks Super AMOLED ekrāns. Super kvalitāte un kontrasts.
tie, kas redzēs attēlu kvalitāti, pilnīgi. Un arī tāds metālisks iesjāts korpus, tā kā dizaina cilvēkiem patiks. Un LG telefons, viņš ir bišķi kompaktāks, bet viņš ļoti labi guļ rokā. Plus viņam ir arī fiziskās podziņas, kas tiem cilvēkiem, kam nepatīk touch, bišķi atvieglo dzīvi. Tā kā ir izvēle patiešām un katram kaut kas specifisks. Windows Phone 7 telefonā ir atrodams viss, kas modernā sakaru rīkā nepieciešams, sākot no komunikācijas pamatfunkcijām līdz pat, protams, virknē dažādu multividus izklaides iespēju. Lai gan iesākumā šķiet šāda dizaina telefona sistēma derīga vien izklaidē, tas ir mūzikai, video filmiņām, fotogrāfijām, spēlītēm un tā tālāk, tomēr Windows Phone 7 nebūtu nav zaudējis arī savu nopietnā darba rīka ķērienu. E-pasta pārlūks vien jau mums likās varana elegants. Telefonā ir atrodams arī Office aplikācijas, Microsoft Office 2010, mobilā telefona versijā. Word Mobile, Excel Mobile, arī OneNote Mobile aplikācija, kas turklāt iekļauj gan audio, gan arī video ierakstu iespēju. Un šie veiktie ieraksti automātiski vēlāk būs izmantojami arī jūsu datorā. Arī ierastais e-pasta pārlūks Outlook telefonā ir pilnībā pārveidots. Līdz ar to jūsu darba efektivitāte telefonā ar e-pastu ir jau pielīdzināma darbam ar e-pastu datorā.